Labdien! Šodien mēs esam tikušās kopā ar laikmatīgās dēļas māksliniecēm Anas Borģukovu, Līnu Ubeli, Jauga Vilčkaita Sans un Rūtu Roņu Pakalni, kas ir pievienojusies attālināti mums. Un mūsu tikšanās iemesls ir Keģas tīkla organizētās mākslinieku laboratorijas, kurās mēs visi esam piedalījušās. Šajā sarunā koncentrēsimies tieši 2022, 2023 un 2024 gadu. Keģa tīkls ir Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Skotijas un Slovēnijas dēļas organizāciju tīkls, kas ir tendēts uz atbalstu dēļas māksliniekiem, aicinot viņus vidēji reizi gadā satikties kaut kādā kopīgā laboratorijā, ļauties radošam procesam, kas varbūt ir bez tāda liela spiediena uz gala rezultātu. Un šī tīkla tā kā pamata ideja ir ilgtspēja, un par to, kā mēs varam nodrošināt kaut kādus ilgstošus procesus, kas aizsākas šajā laboratorijā un turpinās vai nu individuāli katrā dēļas māksliniekā, vai varbūt arī kā grupā. Un paralēli šo dēļas mākslinieku laboratorijām notiek arī partneru tikšanās, lai organizētu un veicinātu arī kaut kādu tālāku sadarbību. Un šodien mēs parunāsim par to vairāk, arī aicinot dēļas māksliniekus turpmāk pieteikties laboratorijām, pieteikties šiem tādām tā kā mazajiem uzsaukumiem un iespējams kaut kādā veidā veicināt un attīstīt arī savu māksliniecisko izaugsmi. Tā galvenā lieta, uz ko Keģas tīkls ir tendēts, ir ilgtspējība, kā veidot kaut kādas ilgtspējas attiecības, strādāt kopā ilgstoši, domāt par nākotni kopā, un šajā gadījumā arī piedāvāt dēļas māksliniekiem satikties. Man liekas, ka tā ilgtspēja ir no tiem jautājumiem, kas mani kā dēļas mākslinieci tieši arī interesē, vai un kā tas ir ietekmējis jūs pašas, un vai jums šķiet, ka tas ir tādā ilgtermiņā kaut kas pienesošs klāt. Un varbūt mēs varētu sākt ar to, ka jūs varētu izstāstīt katra, kas bija tā tēma, ar kuru jūs devāties uz Keģa laboratoriju, jo tā būtība ir tāda, reizi gadā tiek organizēts šis pasākums, tā laboratorija, kur satiekās gan dēļas mākslinieki, gan organizāciju pārstāvji. Organizācija pārstāvji darbojas, viņam darba tikšanās sesija, plānot nākotnes darbus, bet dēļas māksliniekiem ir kaut kāda tēma, pie kā viņi strādā tādā neformālā gaisotnē, un es teiktu arī bez tāda baigā spiediena uz rezultātu. Varbūt mēs varam sākt, Agnes, ar tevi. Tu biji 2022. Gadā Skotijā. Un varbūt ieskicēji pišķiņ, kas ir tas, ko jūs tieši darījāt, tā mākslinieku grupa, kas bija tie uzdevumi? Tātad, jā, es piedalījos Keģa šajā laboratorijā 2022. Gadā, un tajā gadā temats bija kaut kā apvienot dēļas māksliniekus, kas strādā ar kopienām, dažādām, un tad no katras tās dalībvalsts bija viens pārstāvis, līdz ar to tad arī visas tās dalībvalstis, kuru jau arī nosauca, tur bija no katras viens pārstāvis. Un, manuprāt, ka mēs kādas 5 dienas pavadījām Skotijas, arī apmēram stundas braucienā no Glasgow's, patiecībā ārkārtīgi ekskluzīvos apstākļos, jo, ja jūs iedomājaties Skotiju, tad tā ir ļoti gleznaina valsts, un mēs bijām tiešām vietā, kur apkārt ir kalni, un mēs dzīvojam tādā vecā, ko viņi dēvē par lodžu, kaut kāds tāds lauku māja savā ziņā, bet ne tāda trūcīga, bet jauka. Un līdz ar to, un vienkārši vēl tajā laikā, tas bija marts, apmēram marta 20. datumi, un neparasti vienkārši silts bija tajā nedēļā. Tajā nedēļā bija visu laiku kaut kāda plus grādu un saule, un tā, ka mēs tiešām varējām dažreiz iet ārā pēc jakām. Un tāpēc, ka mēs bijām tajā dabas tuvumā ļoti daudz, apvienot šos dēļas māksliniekus, principā tas galvenais uzsvers mums bija 2 mentors, viņas abas bija no Lielbritānijas, bet vienai bija
viena bija arī, viņa dzīvoja un strādāja Lielbritānijā, bet viņa, principā, man liekas, bija no Palestīnas oriģināli, un ar to viņai bija vēl mazliet tāda interese par to kaut kādu visu laiku to politisko un tādu fonu. Bet jā, visa tā laboratorija bija vērsta uz to, lai, man liekas, mēs kā dēļas mākslinieki saprastu tieši tas, ko minēju par to ilgtspēju, ko mēs darām, kādas ir mūsu, varbūt tās darba metodes. Protams, pieredzes apmaiņas ceļā ieraudzīt varbūt jaunas, vai kaut kā sev atgādināt šīs visas lietas, ko mēs īstenībā katrs darām, kas ir mūsu vērtības, kādas ir mūsu darba metodes. Un arī, jā, savā ziņā, jo bija arī vēl atsevišķa diena, bija veltīta, ka īstenībā es atceros, ka mēs katrs gājām mežā vai tur vienkārši klājumā pavadīt laiku un rakstīt sev, kas ir tie resursi īstenībā, kas mūsos ir kā personīgi, individuāli vidē, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs strādājam un tam līdzīgi. Un to es atceros kā ļoti īstenībā tādu nozīmīgu pagriezienu punktu arī tīri savām tā laika kaut kādā tur ceļā, kad tas tiešām bija ļoti vērtīgi ieraudzīt, jā, to kā resursus. Jā, jo tas bija arī kaut kāds pēc-covid laiks un bija mazliet tāds nogurums, protams, no visa un šķita vairāk, ka daudz kas nav nekā ir. Un līdz ar to tad, jā, tad vairāk tad arī viss tā, caur to, man liekas, katrs mēs ar to dalīšanos ar savu praksi, savām pieejām un vērtībām, man liekas, mēs kaut kā stiprinājām, laikam viens otru un kopīgi domājām īstenībā, kā māksliniekiem pašiem strādāt, darboties un kas varbūt var palīdzēt un veicināt to individuālo ilgtspēju. Un tas darbs ar kopienu, kā kopiena bijāt tā kā jūs paši, vai jūs gājāt arī kaut kādiem tiem vietējiem iedzīvotājiem un bija kaut kā tā interakcija ar to vietējo kopienu? Nē, tādas lietas nenotika. Tas process bija tiešām vērsts kaut kā katram, tas process bija vērsts tieši uz katram savu, es nezinu, citu vārdu procesu atkal pateikt, bet, to kaut kādu savu refleksiju, varētu būt, kad vairāk tādu savu iekšējo procesu. Un tas notika caur, tādām dažādām sesijām, mēs taisījām tādas kopīgas sienas, kur mēs rakstījām mūsu vērtības, tad mēs par to runājām, tad gājām ārā grupās, runājām par dažādiem jautājumiem, kas ir tie degošie jautājumi katram saistībā ar to, ko tas nozīmē strādāt ar kopienu. Un, protams, institucionāli kaut kādi jautājumi tur arī parādījās, jo katrs jau ir un darbojas kaut kādā kontekstā, un arī tas organizatoriskā un kaut kāda tieši tā apstākļu iespējas, kāds katrā valstī ir, arī, protams, tam liela nozīme. Tādi jautājumi. Paldies! Un tad 2023. gadā, gadu vēlāk, kā mākslinieces Keļa laboratorijā bija mēs abas divas, es un arī Rūta Roņa-Pakalna, kas ir attālināti ieslēgusies. Rūta pārstāvēja Igauniju, es pārstāvēju Latviju, neskatoties uz to, ka oriģināli labs esmu latvietis, un tāpēc, man liekas, ir ļoti arī svarīgi, ka gan Rūta šodien ir pievienojusies tā kā bišķiņa tādu Igaunijas pieredzi, un arī Ieva Lučkaita Sans nedaudz no Lietuvas pieredzi mums, un tad mums arī bišķi tā internacionāla būt sanākā saruna, tomēr latviski visiem pieejama. Rūta, kā tu atceries to mūsu tēmu? Es ļoti atceros par tiem arhīviem kā tādu kaut kādu svarīgu punktu. Kas tev palicis atmiņā kā tāds svarīgākais 2023. gadā, kad bijām Zviedrijā, arī mazā pilsētiņā Vitlikē, tādā rezidenču vietā, kas tev tur ir palicies atmiņā? Jā, es atceros, ka mēs bijām Vitlikē, un Vitlika ir svarīga ar to, ka viņiem ir vēsturiskais mantojums saistībā ar tiem akmeņiem, klintīm, kurās ir arī tie klinšu izgriezumi, vai kā viņi sauc, iegrabumi, grabumi.
Var sakot, sākumā man nelikās, ka varbūt tas būs tik ļoti vēsturiski, bet tas kaut kā savilka kaut kādas tādas tēmas saistībā ar to galveno jautājumu, kas bija uzdots, what's the story, par ko ir stāsts, vai nu? Tas jautājums tika arī uzdots tā kā no dažādiem aspektiem. Un, man liekas, tas bija galvenais punkts, ar ko mēs sākām pētīt, par ko mēs domājām, un tad tā kā kaut kā mēģinājām visu kopā grupa, gan individuāli, gan kopumā grupā attīstīt to ideju, domu, par ko ir stāsts mums individuāli, par mūsu tajā grupā, un tad arī domājot plašāk. Nu, man laikam tas svarīgākais bija, jā, tas process, ka tā laboratorija mums bija uzbūvēta tādā ļoti radošā veidā, ka mums bija laiks tā kā pašiem padomāt par to savu pētniecību, vai kā mēs pētam, vai ko mēs gribam pētīt, un tad arī padomāt tā kā nedaudz lielākā aspektā visiem kopā. Un jā, tie arhīvi, no kurienes mēs paši nākam, tas arī man saslēdzās ar tām klintīm, un kāpēc varbūt bija svarīgi tur būt un par to runāt un domāt. Man liekas, tur bija tik ļoti daudz tēmas dažādos līmeņos, gan tā kā valstiskos līmeņos, gan individuālos līmeņos, vispār, ko nozīmē arhīvi dēļas mākslā, ķermeņa ziņā, arhīvi kā tādi, lielākā nozīmē, kaut kur vispārīgi. Jā, tā ir tā galvenā tēma, ko es atceros. Man liekas, ka mums bija kaut kā tāda ļoti radoša iespēja pabūt, kā viņas saucās, performanču centrs vai kaut kas tam līdzīgs, ko vada Francesco Scavetta. Būt tajā vienā vietā kaut kādu laiku, kas bija laikam apmēram nedēļa vai višķi mazāk, bet būt tajā savā burbulī un man liekas svarīgākais, jā, priekš manis bija tas, ka mēs esam it kā, jā, cilvēki no valstīm tepat blakus, tajā pašā laikā tik ļoti atšķirīgi, bet arī tik ļoti nevis vienādi, bet ir ļoti daudz kaut kādas līdzības. Tā kā būt tajā burbulī bija ļoti interesanti saprast, kas ir tās līdzīgās lietas, kas galīgi nav. Un kaut kāds tāds priekš manis maigs tāds reality check labā nozīmē. Es atceros, aizbraucot, ka es jutos ļoti iedvesmot un piepildīt. Īsumā kaut kā tā. Jā, es vēl būtu no savas puses pieminēt, ka mums bija par arhīviem, mēs runājam arī par spēju arhivēt deju, vai vispār kā mēs varam saglabāt deju, jo, manuprāt, diezgan skaidrs, ka video kā variants viņš tomēr nespēja, viņš var saglabāt tehniski dejas kombināciju, nofilmēt, mēs viņu atceramies, bet, izrādi ar tām visām sajūtām, ko mēs varam piedzīvot, esot telpā, ja mēs nesākam veidot to kā kinofilmu, mums nevaram viņu tā sārhivēt. Un tad tur bija interesanti, mums dalījās viena pētniece, kas bija strādājusi ar Skanas dejas teātrī Zviedrijā, kur viņi mēģināja vienu to viņu priekšnesumu pilnībā arhivēt, kas ietver to, ka viņi nāk uz visiem mēģinājumiem, ik pa laikam veic dziļās intervijas ar visu radošo komandu, intervēl visus skatītājus, filmē, protams, arī visu, gan izrādi, gan mēģinājumus, gan visu. Izmanto vēl kaut kādu vienu teoriju, es bišķiņ esmu aizmirsus tagad, bet respektīvi mēģināja to visu dejas izrādi, tur ir ļoti liels rakstiskais materiāls ar visām tām intervijām, protams, pašu horeogrāfu un citu radošās komandas cilvēku pierakstiem, kā vispār veidot to, un arī pats tas video ar gala rezultātu un vēl visas auditorijas kaut kādas tās sajūtas audio formātā ierakstīts. Un tad noskatoties to, saprotot, cik īstenībā milzīgs darbs būtu, lai tā, iekapsulētu kaut kādu dzīvi notikumu, un arī jautājums, vai vispār tas beigās tiek, kurš pēc tam to lasa un ko tas pēc tam dod. Bet kaut kā tā doma par to mutvārdu kultūras daļas tādu pierakstīšanu, to savu sajūtu pierakstīšanu, tas man likās tā interesants kaut kāds aspekts tā mūsu laboratorijai. Un mums bija arī dejas klases katru rītu. Vai jums arī? Jums nebija? Mums nebija dejas klases, bet mēs taisījām tādas kā, tāda, mums nebija dejas klases. Jo blakus pēc tā laboratorijā mums bija pie Francesco tiešām tāda tehnikas klases, saukstu to tā. Jums bija pie Francesco. Jā, tāds ļoti. Tā bija Francesco tehnika, nevis kaut kas, bet jā, tā bija tehnika, un mēs, man likās, ka arī,
mēs bijām tomēr arī dejas mākslinieki no dažāda veida, kā to pastāstīt, nu, varbūt kāds vairāk kustās, kāds mazāk, bet mēs visi bijām ielikti vienā klasē un visi riktīgi gāja tam līdzi un visiem vajadzēja iet tā kā cauri tai nedēļai. Un tas, man liekas, arī bija viens no aspektiem, kas bija ļoti pozitīvs. Tā kā pirmām kārtām mēs izkustējāmies kopā, un tad mēs sākām domāt un radoši kaut ko veicināt dienas garumā. Jā. Paldies, Rūta. Un tad Līga un Ieva, jūs bijāt tikko šajā gadā, tikko 2 mēnešus atpakaļ Būdē, Norvēģijā, tālu ziemeļos. Es arī biju, es braucu līdzi Līgai, jo Ieva bija no Lietuvas, devusies uz turieni kā Lietuvas pārstāve. Sagadīšanās, tā tiešām sagadīšanās, gan Rūtas Igaunijas sākas, gan Ievas Lietuvas. Un iezīmējiet, es kā jau zinu, ko jūs tur darījāt, bet iezīmējiet vēlreiz izstāstīt gan Agnesē, gan pārējiem, kas skatīsies to jūsu domu vēl jūsu laboratorijai. Es jau varu iesākt. Mūsu laboratorijas tēma bija Dance as Resistance, deja kā pretestība. Tas kaut kāds, man liekas, tāds lietus sargs, par ko mēs arī iesākām pirmajā dienā, ar ko mūsu mentore, laboratorijas vadītāja Nina Osavī, ja es nemaldos, lūdzu dalīties ar mūsu vispār pieredzi saistībā ar politisko mākslu un politisko deju, jo viņa pat ir strādājusi ar gan aktīvismu, gan veidojas politiskas izrādes. Un, protams, šīs dienas visā globālajā situācijā tā tēma arī tā kā aktuāla bija un ir. Mēs tā kā sākām ar to, un kas man arī lika aizdomāties personīgi vispār. Varbūt nebija par to tā daudz domājusi, un vispār tieši Latvijas kontekstā, kāda vai mums ir un kāda ir kaut kāda politiskā deja. Tas bija tāds foršs iesākums tam visam, un pēc tam atlikušās mums bija gan īsāk mazliet, 3 dienas. Ļoti tagad klausām, izjūtu šito maskaušu, to, ka mums bija tiešām 3 dienas. Pilnas 3 dienas. Pilnas, jā. Pilnas bija 6. Un tev? Es teiktu, ka nedēļas tur bija, bet varbūt tur uz vietas laikam mēs bijām 5, es teiktu. Un tad mēs braucām vēl uz Glasgow dienu arī. Jā, mums bija diezgan tāds, mums bija kompakti. Jā, un pēc tam tās 3 dienas arī tad sākās māksliniekiem laboratorija ar Ninu. Un principā tur mēs strādājām ļoti daudz ar emocijām. Un kā es to atceros tieši caur viņas pirms tam apgūto, kad viņa pētīja bites, ekoloģijas tādā kontekstā, viņa bija iepazinusies ar bišu šamanismu, un līdz ar to viņa mums arī deva kaut kāds uzdevums no tās prakses, nezinu, kā to nosaukt. Jā, mēs strādājām katru dienu. Tad bija ikdienas meditācija. Mēs sākam ar ikdienas meditāciju, tādu ejot cauri, kaut kādam ļoti konkrētam patternam, domājot par vienu konkrētu emociju. Jo tomēr kaut kāda, tas pretestība ļoti asociējas arī ar iekšējām emocijām. Tas izraisa emocijas, tāpēc tu jau pretojies. Nepretotus tikai tāpatās, lai pretotus, tad tu pretojies tāpēc, ka tev ir iekšā kaut kas deg. Līdz ar to mēs strādājam daudz ar tām emocijām. Es tā kaut kā pirms tam uzdevu tādu jautājumu par to ilgspējību, un es domāju šajā konkrētajā kontekstā, ko mums šajā laboratorijā varbūt nozīmē tā ilgspējība. Es no sākuma domāju, ka tā tēma, pati ideja, ka pretestība jau arī iedod, tā tēma pati rosina individuālu ilgspējību, tādā ziņā izveidot kaut kādas metodes vai rosina par to domāt, un domājot ne tikai par mūsu kā kopienas ilgspējību, bet manu kā dejas mākslinieku ilgspējību un manu kā aktīvu domājušu un aktīvi sabiedrību reflektējušo mākslinieku ilgspējību, kas, manuprāt, bija ļoti spēcīgi. Tēma tiešām bija ļoti, kad tu saka, saistoša, un to varēja just
mums kaut kā ļoti tā jauši nejauši sagaidījies, ka mūsu darbnīca gan no partneru puses, gan no mākslinieku puses īstenībā bija tikai mākslinieces. Sievietes, kas arī identificē kā sievietes. Un mums bija tāds feministisks bars cilvēku, es teiktu, un tādu ļoti aktīvi iesaistošu un domājošu un tādam, kur tiešām rūp daudz, un es sajūtu ļoti tādu piederības sajūtu, un es atbraucu ar tādu ļoti lielu izdevumu sajūtu un domāju, kā es tur vienu kaut kur ņemos, un tu tā kā sajiet kopā un tu saproti, ka tu nesi viens. Ka mēs jūtamies līdzīgi, mēs strādājam līdzīgi, katra no savas valsts risina kaut kādu citu tēmu, bet tāpatās es nejūtos tā kā laukumā pamestais viens karavīrs vairs kaut kādā ziņā. Es jūtos, ka mēs esam kopā. Un, manuprāt, vēl turpinot to ilgspējības tēmu, mums tiešām kaut kā ļoti, mēs ļoti pieredam vienas pie otru, māksliniecu grupa. Un tad līdz ar to mēs varbūt arī tāpēc, ka mums bija tik maz tas dienas, tas bija tas 3 dienas, mēs negribējām vienu otru pamest. Un tad mēs sarunājam, ka mēs tomēr kaut kā taisīsim to kopīgo darbu. Mēs strādāsim ar dusmām. Mēs strādāsim ar dusmām, kā sievietes, strādāsim ar mūsu dusmām. Kaut kādā ziņā plašākā kontekstā domāju, ne tikai kā terapeitiska. Tad līdz ar to mums jau notiek bijuši jau 2 zūmi. Nina, laboratorijas vadītāja, uzņēmās iniciatīvu, viņi inicijē šo procesu un viņi vēlas veidot izrādi ar mums visam dalībniecam. Un mēs it kā gribam to darīt. Un tad mēs visas ļoti aktīvi meklējam opcijas, kur varētu rezidēt, kur kādu pieteikumu varētu uzrakstīt. Tad, ja kāds raksta pieteikumu, tad citas ļoti aktīvi iesaistās, sūta informāciju, sūta refleksiju. Mums notiek it kā ļoti strauji un ļoti organizēti. Tā kā mums kaut kā, nezinu, kā būs, vai mums izdosies to izrādi izveidot, bet, process notiek. Tā kā es domāju, tas arī ļoti... Jā, droši. Es gribēju piebilst, Triks, pajautāt. Cik jūs bijāt laboratorijā vai cik jūs kopā šobrīd strādājat vai plānojat strādāt? Cik cilvēki? Mēs bijām laikam 10 dalībnieces plus laboratorijas vadītāja, un 2 no dalībniecēm pateica, ka viņas nevēlas piedalīties. Tā kā kopā 9. Ļoti interesanti, jo man arī radās sajūta, es nezinu, Rūta, tu var nokomentēt, kā tev bija, bet mūsu laboratorijas laikā, jo tu tomēr, tas ir obvies, tā kā tu ieej tādā burbulī un viss ir tik ļoti intensīvi, un tā ļoti intensīvi tu arī iepazīsti tos māksliniekus, jūs ļoti intensīvi dalaties. Un man liekas, ka varbūt ne visi 100%, bet 90% no cilvēkiem man arī likās, ka mēs veidojam kaut kādu tādu savu grupiņu, kam ir ļoti svarīgas kaut kādas konkrētās tēmas, un laboratorijas laikā viņas attīstās. Un mums bija, nebija tā, ka vajadzēja kaut kādu rezultātu tur beigās radīt un rādīt, bet mēs parādījām tomēr kaut kādu work in progress darbiņu vai kaut kādus iesākums, ar ko dalīties. Un man personīgi bija sajūta, ka liekas, ka ar šo grupu mēs kaut ko varētu arī nākotnē turpināt. Bet tagad man radās jautājums, domājot par to ilgspējīgumu īstenībā, ka kaut kā mēs visi tā kā pašķīdām. Mums nav sanācis tā kā atpakaļ vienam pie otra nokļūt un parunāt un padomāt, kā tas varētu turpināties. Mēs kaut kā to informāciju uzņēmām, dalījāmies, tas bija ļoti iedvesmojoši, individuāli noteikti un kaut kādā plašākā mērā arī gan jau, bet, īsumā sakot, man likās laboratorijas beigās, ka kaut kāda daļa no šīs grupas būs tie cilvēki, kas līdzīgi kā tu saki, Ieva, noteikti mēs paturpināsim kaut ko. Mēs pat ar laboratorijas vadītāju to Benedikti runājām, ka varētu kaut ko, bet kaut kā, es nezinu, man nav atbildes, vienkārši par to domāju vēl joprojām, ka kaut kā
mēs pats, jā. Nokomentēt šo lietu. Tā kā man tajā gadā, kad mēs bijām ar tevi Bitlikē, man nācās piedalīties arī kā partnerim, jo kolēģi neatbrauca. Līdz ar to es biju tā kā dubult darbā no nedēļas otrās puses. Un man liekas, ka tomēr tā ir tā atbilde, kāpēc viņiem bija 3 dienas un kāpēc mēs izlēmām pēc tam saīsināt dienu skaitu, jo tās 6 dienas bija ļoti intensīvas. Ir kā liekas, kas ir tāda nometnīte, bet es atceros, ka es pēc tam uzreiz saslimu, ka es atbraucu mājās. Ka būtībā mēs bijām kopā, es nezinu, no tiem 9 rītā līdz mēs arī ēdām kopā dzīvu, mēs visu darījām kopā līdz tam pašam vēlam vakaram. Un jā, bija pa tām 6 dienām mums tas kaut kāds, 40 minūšu kaut kāds tur uzvedums, kaut kāda prezentācija, ko mēs parādījām. Bet man liekas, ka mēs bijām bišķiņ pārsātinājušies arī viens ar otru, un tad tā kaut kā tā organizatoriskā puse pēc tās keķis, mēs vairs nepašorganizējāmies. Un skaidrs, ka partneru uzdevums arī nav varbūt nodrošināt kaut kādu to tālāko lietu, jo mēs īstenībā domājam par nākamo gadu, par nākamo tēmu, par nākamiem māksliniekiem. Līdz ar to tas lēmums šajā gadā liktās 3 dienas bija un nedaudz arī brīvāku režīmu. Jūs ievērojat, bija nedaudz arī tas laiks, ka tu vari izmantot no tās grupas un padomāt individuāli vienatnē, kas tas ir, kā es gribu tajā iesaistīties, ko tas man nozīmē. Jo tajā mūsu gadā es jutos tā kā, ka man īsti nebija, kur pālpot, bet par ilgtspējīgu runājot, būtībā viss mans maģistra darbs iesākās tajā Vitlikē toreiz. Tur bija visas tēmas, bet arī es pieteicos uz turien braukt dēļ tās tēmas. Man tad varbūt nākamais jautājums, kā jums bija, vai jūs pieteicāties konkrēti savai laboratorijai dēļ tās izsludinātās tēmas, ka tieši tas jūs interesē, jūs redzat tur tā kā sevi, notiecīgi darbs kopienu, pretestību, dēļ kā pretestība un tas vēsturiskums, arhivitāte, tas stāsta identitātes kaut kāds meklēšana. Varbūt tu vari sākt, tu reiz pateikt, ka tu gribēji kaut ko piekomentēt pie jums iepriekšējā. Tad es varbūt ātri pakomentēšu. Redzi, mums uzreiz pēc darba pēc notikuma mēs saņēmām e-pastu no Nīnas. Viņi inicijēja. Tas nebija, ka mēs tā kā, darīsim, un zini, neviens neuzņemas. Nīna konkrēti inicijēja, un viņi teica, es būšu tā kā ārēji acis. I'm outside. Es šito inicijēju, un tad mēs strādājām tā, tā kā mēs sadarbojamies, bet tomēr es atbildu par šo darbu. Un mēs tā kā iesaistāmies. Tad līdz ar to mums bija tas viens iniciators, un tāpēc visticamāk arī nepazuda. Zini, Es piebildīšu ātri arī Rūta, jums abām arī Rūta, ko tu teikt pirms tam. Jā, protams, ja organizācija vai platforma kaut ko rīko vai ir kāds atbalstītājs, kas tā kā to tur, tad ir vieglāk. Un tā ir vienkārši realitāte. Jo man liekas, ka pēc mūsu tās laboratorijas man, piemēram, bija kaut kādi 3 cilvēki vai 2, ar kuriem mēs runājām, ka turpinām, mēs it kā mēģinājām taustīties, bet tad, kas notiek, realitāte vienkārši sākās, ka tev ir savi darbi, tev ir savi projekti, un ja tev nav tā platforma, par ko mēs šobrīd runājam, ka kāds, kas tā kā to tur priekš mākslinieka, pilnīgi labā nozīmē, tad, katrs pašķīs tajā savā dzīvē, savā valstī, savos notikumos. Tā ir vienkārši realitāte, man liekas, kas mums notika pēc mūsu tās laboratorijas, un man prieks dzirdēt, Ieva, par jūsu tā kā to pozitīvo, ka kāds ir paņēmis to huku, un tad ejam tālāk. Jā. Bet es domāju, tas ir izņēmums. Tas pirmo reizi man tā bija kāda laboratorija. Vienmēr ir iedalos, ka tas kā tā notiek. Vienmēr potenciāls ir, bet nevienmēr to potenciālu ir iespējams izmantot. Bet es domāju, tur ir daudzi tie lielumi, kas ir sakrituši viens, protams, tas, ka Nina uzņēmās, bet arī tā grupa un tas, kas notika mūsu laboratorijā, es domāju, tur tas viss saslēdzās. Tur, tas nav viens faktors, kas to ir. Man liekas arī, man šķiet, ka tie ieguvumi, ir pozitīvais iznākums, kā Rūta min. Man liekas, viņi var būt ļoti dažādi. Un man liekas, ka tieši, piemēram, arī tajā mūsu gadā es jūtu, kas arī bija tāda, tomēr es viņu vērtētu vairāk kā pozitīvu, to kaut kādu rāmi. Jo mums tiešām bija tā, ka katrs varēja ņemt sev tik daudz, cik viņš gribēja. Es atceros, ka viena kolēģi no Islandes, viņa vienkārši dažreiz pusdienu vienkārši sēdēja visu tur kaut ko gāja tajās nodarbībās, un vienkārši
vispār vairs negribu dejot. Nu tā, un tādā ziņā, ka tas kaut kādas rāmas, bet tie apstākļi savā ziņā, viņi tiek kaut kā vadīti, bet viņš arī ļauj to, tā kā arī dot to laiku katram kaut kā arī sagramot un pārstrādāt tās pieredzes. Un jā, protams, ja kādas, piemēram, sadarbības izvēršas, tas var notikt, bet atkal arī, piemēram, Bet kā ar to tēmu? Tu pieteicies tai laboratorijai dēļ tās tēmas, pēc tās tu gribēji arī, jā, arī ievērt. Tad vienīgs vienkārjā man kaut kas atbildēs. Nē, tiešām paņemam šo jautājumu, jo tas varbūt ir svarīgi, tie nākotnes dēļas mākslinieki, kas pieteiksies nākošajām keģjām. Jā, kā ir, vai jūs jūtāt nozīmi tam tematam, kad jūs pieskaties? Jā, noteikti, jo es esmu arī tos nākamo gadu uzsaukumus dažreiz redzējuši, bet tad es domāju, Dance as a Resistance, man tas tikai es tajā īsti nestrādāju. Es tajā laikā diezgan daudz strādāju ar apvienību laukumu, un tā ietvaros mēs kolektīvi diezgan aktīvi strādājam ar dažādām kopienu grupām. Līdz ar to tad, jā. Manā gadā es atceros, ka mēs bijām 3 dalībnieki, kas pieteicās, tā nebija ļoti liela konferences, nezinu, kā jums citos gados. Tā kā man liekas arī, nezinu, vai to vajag teikt, bet man liekas teikšu, ka nav jau arī tā, ka kā es nezinu, piemēram, no Latvijas gāžu riņķī, piemēram, ka mākslinieki piesakās tur ārkārtīgi daudz, un tur mums tāda konference un jālēm, kurš tad brauks. Bet varbūt, kad pēc šīs sarunas. Šīs sarunas mērķis ir viens no tiem kaut kā popularizēt vispār šo iespēju, jo jūsu gadam ir, varēsiet dalīt izteikt, jums bija vislielākā konkurence. Ieva pieteicās Lietuvā, nezinu, kā tev tur bija, bet Līga izturēja vairāk kā 3 pieteikumu. 5 bija visvierīgi diezgan tādi, stipri, bet tas jau bija kaut kāds tas rezultāts. Bet tu pieteicies tāpēc, ka šī tēma, vai tāpēc, ka tu vienkārši, var kaut kur pieteikties, es gribu braukt? Totāli tēma. Jā, un vēl es tāpēc arī varbūt gribēju jums pētāt, vai jums bija noformulēts tādā, jūsu gados tādā vārdā, jo, ja tas būtu nosaukts man tas Dance as a Resistance, tieši man kaut kā tik spēcīgi tieši šis vārdu salikums, pat nevis, varbūt pat tas tālāk neatceros, kas bija rakstīts. Man tā kā man vienkārši tā kā ieraudzīja un tā kā, jā, man tas tajā brīdī interesēja, es tur biju visu kaut ko, es neiedzināšanos kaut kādā tāda, un es, man liekas, pat biju tā kā savos pētījumus tieši to Dance as a Resistance arī izvilkusi šo vārdu savienojumu kaut kur sev galvas pierakstos un vienkārši, jā, burtiski tas nostrādāja, bet droši vien arī tālāk, jo mēs pēc tam bijām strādājuši kopā veidojot tavu izrādi Iekšas, un tu, man liekas, atkārtot biji minējusi, un kaut kā, man liekas, tā, kad arī tā citu pieredze, tā, šī gadījumā konkrēti tavējā, bet kaut kā tāda pozitīva stāsta par to arī man noteikti nostrādāja. Tieši lai uz to keģi. Vai kaut kāds ieraudzīt keģi un kaut kas dzirdēts. Tā kā tādā ziņā. Bet par nepopulitāti vienkārši paturpināšu. Jā, tas ir arī jautājums, cik cilvēki uzzina un kā viņi uzzina. Jo bija cilvēki, ko es runāju, kas varbūt arī nebija dzirdējuši. Jā, tā kā atkal, jā. Līdz ar to mums forši, kad arī šī saruna, jo tāpēc arī gribu kaut kā noformulēt vēlreiz tas, ka tā pieredze, ko mēs te dalāmies, varbūt kādu citu ietekmēt, kā tā tava pieredze, ko tu stāstīji. Man tas ir ļoti svarīgi, kad kāds cits to pasaka, ka bija forši arī noderīgi, bija vērtīgi. Tas, man liekas, ir nostrādāt. Bet es par keģu pieminētu, ka keģa uzņem jaunus apgriezienus sevis parādīšanā, vismaz Igaunijas kontekstā. Jo es biju keģā kā mākslinieks konferencē, kas bija pirms Covid, laikam 19. gads, kad vēl cilvēki it kā zināja, kas ir keģa, kas ir keģas networks, bet tad kaut kā to Covid viņš kaut kā tā norima, vai 10 gadus atpakaļ, teiksim, bija vēl aktīvāks, un tad kaut kā vismaz Igaunijas reiz kontekstā cilvēki tā keģē nepievērš vienkārši uzmanību tik daudz. Tad, kad es braucu uz keģu, tad daudz reiz mākslinieki man atbildēja, keģas networks vēl eksistē? Kaut kādā ziņā, ka viņš ir kaut kur noslēpies bišķiņ,
Un tagad es jūtu, ka viņš tā kā sāk parādīties atkal kopš mūsu laboratorijas īstenībā no pagājušā gada. Un nav tā, ka Igaunijā arī būtu nenormāli daudz pieteikumi. Bet vismaz Igaunijā, es nezinu, par Latviju, man liekas, mūsu pusē klibo bišķiņa ar informācijas izziņošanu laicīgi. Tas notiek ļoti pēdējā brīdī. Pirms jau ir jābūt izdomātam, kurš tad būs cilvēks brauc. Tad, man liekas, tas neiedod diezgan daudz laika cilvēkiem saplānot un ieplānot laicīgi. Un daudz nevar pieteikties, jo viņiem jau ir citi projekti. Teiksim tā, kaut kas ar to nianses, nevis tas, ka viņi ir kvalitīvi vai nekvalitīvi, bet vienkārši to komunikāciju. Un tāpēc arī mums nav daudz pieteikumu. Un es pieteicos, tāpēc, ka man likās, man bija iekšējā sajūta, ka man vajag ārā kaut kur iedvesmoties. Sākumā vispār nesapratu, par ko ir tēma, tad sāku lasīt par to tēmu. Un es fokusējos tam jautājumam, par ko bija, par ko ir stāsts. Jo tad, kad es sāku vairāk tā kā iedziļināties tajā vēsturiskajā, man tas bišķiņ biedēja. Bet beigās, man liekas, viss saslēdzās tā, kā tam bija jāsaslēdzās. Un mūsu laboratorija bija radoša, tur bija dažādi veidi informācija un nianses. Un man liekas, ja Rūta, tu saki, ka tu uzsāki savu maģistra gaitas, vai tas tev palīdzēja tādā jomā, man liekas, man aizbraucot tajā septembrī uz to Zviedriju, pilnībā izsita no tāda kaut kāda sava komforta, bet nevis tas, ka tur bija kaut kas baigi tāds tā kā ārpus komforta zonas, bet man lika tā kā ieraudzīt, ka es esmu baigi iesēdusies savos darbos Tallinā. Un atbraucot atpakaļ, es izdarīju diezgan liels izvēles aiziet no kādām konkrētām darba vietām, lai uzsāktu vairāk tādu freelancera dzīvi. Un, sanāk, mums ir tagad gads tiešām ir, vairāk uz otrs gads, kopš mēs bijām. Un es varu teikt, ka jā, man kaut kādā ziņā arī tas bija ļoti svarīgi, un tas bija kaut kāds tāds pirmais, grūdienis, ka davai aiziet. Un es esmu ļoti laimīga. Tādā ziņā, ka es jūtu, ka es daru to, kas man bija jādara, un tas kaut kā iedara to pirmo kiku. Davai, aiziet. Jā. Ieva, vai tu zini kaut ko par konferences Lietuvā? Nē, nevar pateikt. Varu pateikt, ka bija diezgan, es domāju, diezgan laicīgi izziņots. Es pieteikumu aizpildīju, manuprāt, aprīli. Un māja man jau bija atbildes. Līdzīgi kaut kas, jums bišķi pāris nedēļas vēlāk. Manuprāt, kaut kā ļoti līdzīgi tas izgāja. Bet es kaut kā izdomāju šoreiz, es domāju, ka es kā lietuvieti saņemu diezgan daudz resursus no Latvijas. Diezgan bieži braucu pārstāvēt arī Latviju, jo ar Tansmēsi pirms tām un aizhota arī. Un tad es domāju, varbūt pietiek un varbūt ļoti forši būs uzrakstīšu labu pieteikumu, būs ļoti jauki satikt latviešu kolēģi. Un tad es pieteicos no Lietuvas puses. Es par Kediju jau diezgan sen esmu dzirdējusi, un es atceros to gadu, kad jūs bijat Zviedrijā, un es kaut kā biju palaidus garām to pieteikumu. Man viņš kaut kā paslīdēja, es nezinu, kā tas notika, es viņu nepamanīju, un pēc tam sapratu, ka jau tur Rūtē brauc, es domāju, pats tik stulbi. Es pat nezināju, kāda tēma, ne tāpēc, ka tu brauc, bet tāpēc, ka es vispār palaidu garām, ka tāds notiek. Un tad kaut kā šo arī es to nepalaidu garām, un jā, tēma man ļoti uzmana. Kā ļoti saista, un es esmu ļoti priecīga, būt kā arī palaidu garām. Kā tiešām es jūtos, kā es aizbraucu īstajā laikā, kad arī man vajadzēja. Es vienmēr agitēju tādu lietu, varbūt tāpēc, ka es joprojām dzīvoju ārzemēs, tā skaitās, vai ne? Kā es, ka Lietuvā dzīvoju ārzemēs, kas ir Latvijā. Bet es agitēju tiešām, ka ir tomēr jābrauc prom ārpus savas vides, ārpus savas radošas vides, lai varētu saprast, kas notiek. Es jau Rūti pirms tam rakstīju, ka tajā Kedijā laikā vēlreiz man ļoti apstiprināja, ka Deja ir ļoti globālas mēdīs. Mēs neesam tieši ļoti savā izpausmes, tīra izpausmes forma, mēs neesam ierobežoti valoda. Un ķermeņa valoda ir tomēr ļoti globāla valoda, vai kāda Deju tehnika viņa saista. Un
ka ir vērts braukt vai vērts iedvesmoties, vērts saprast, ko varbūt gribas, negribas, kas saista, kas nesaista, un es tas zināšanas atpakaļ mājās. Tas ir ļoti vērtīgi. Un tā. Es piebilstu, varbūt tas arī ir svarīgi, kad, es nezinu, kā ir ar nākotni, bet, kad tika mainīts tas koncepts no tās konferences uz vairāk tāda veida laboratorijām, jo es atceros, ka toreiz konferences laikā arī, es atceros, no Latvijas bija Sintija un vēl kaut kas, bet kaut kā konferencē nelikās, ka mēs satiekamies mākslinieki un iedvesmojamies un dalāmies. Tas bija tiešām konferences vārds ļoti tā kā raksturo, kas tas bija. Un, man liekas, tās laboratorijas iedod kaut kādu tādu pilnīgi citādu veidu vidi un varbūt pat ilgspējīgāku rezultātu. Nākotnes plāns ir, ka 2026. gadā būs tāda konference, jo viņi tur fiziski notiek Somijas pilsētā Oulu. Un tad tā Keģis... Jā, Oulu ir kultūras galvaspilsēta, tāpat kā Buldi šogad bija kultūras galvaspilsēta. Tad, kā tur, protams, tie notikumi tiek vilkti kopā, lai arī tie resursi netiek izlietoti tik pavieši un lai tā iedzīga. Un visdrīzāk jau tie 26. gadā arī tiks aicināti pieteikties vēlreiz visi mākslinieki, kas ir bijuši, arī jūs, protams. Un varbūt mēs varēsim aizvest vairākus, mums tāds mērķi, plāns, ja tāds sapnis. Un tad, vai kādā formā būs tā laboratorija, par to vēl tiek spriests, bet, jā, tas būtu tāda atkal redzēšanās, tāda satikšanās un varbūt arī būtu iespēja satikt tos cilvēkus, ar kuriem, labi, jūs te varbūt vēl tiekties ikdienā, bet ar ko arī Agnes bija kopā un ar ko mēs bijām tajā vienā gadā un kaut kā varbūt vēlreiz pacelt šos jautājumus. Es pēc tam daudz esmu satikusi aizskatā. Viņi ir arī tā, tie cilvēki, kas tam brauc. Un tad jau ar viņu parunā vēlreiz un nākamoreiz. Un tāpēc droši vien tā tīklošanās vai tīklu vietu apmeklēšana. Tā droši vien tas ir tas, kas lēnām arī veido tās attiecības. Bet vai jūs vispār zināt, ka arī tas Vildenes projekts, kas bija liels projekts 15. gadā, man liekas, neizmā viņš bija pat, man liekas, no 13. gada līdz 15. gadam, kur piedalījās arī daudzi dēļas mākslinieki, protams, visām dalības valstīm. Bet tur bija tā, ka bija tām komandām 2 rezidences katrā no dalības valstīm. Un tad arī tie keģis mākslinieki brauc uz Latviju, un tad arī Latvijas mākslinieki piedalījās dēļas anatomija tajā reizē, un tad arī Kristīna Brīniņa ar kaut kādu grupu mākslinieku. Tad viņi bija Slavnenes, Dānijā. Tā kā keģi jau arī, jā. Keģi kā tīkls ir ilgs jau kādu arī kā Ruta, un tā, es neesmu bijusi tur pirms tam, es esmu tikai vēl no 3. gada, un tas varbūt svarīgi izcelt šos arī pēdējos gadus, kad, kā jau Ruta teica, ka bija tas kaut kāds tāds noklusums, un tagad tā lēnām atdzīvojamies. Bet man tāds vēl jautājums jums, kā jūs jutāt sadarbību ar to organizāciju, kas jūs sūta tur uz vietas, jo gan tajā gadā, kad mēs bijām, brauc arī partneri, gan tagad šogad arī es braucu kā partners līdzi jums, vai arī tavā gadā brauca kāds, nebija vispār, bet tikai mākslinieki? Nē, vajadzēja būt, bet neatbrauc. Bet vispār citi partneri nebija? Nē, citi partneri bija. Jā, partneri bija. Jā. Un es vienkārši gribēju pajautāt, kā jums liekas tās attiecības starp to mākslinieku un starp to institūciju šajā gadījumā, vienalga, vai tā lielāka vai mazāka? To savas valsts institūcija vai vispār? Kā šis jautājums, šī konkrētā tīkla sakarā jūsos paceļās, jo tajā pēdējā būdē, bišķiņ mums tajā vienīgi kopīgajā aplī, kur mums bijām gan organizācijas partneri, gan jūs, bišķiņ tur pavienoja tas jautājums arī par tām attiecību dinamiku un kaut kā es tās sajūtu, ne? Tā? Man kopumā liekas, kā lai norakstu, man liekas, mums tas mākslinieku process tajās laboratorijas bija tik kaut kāds arī personisks. Jo arī mums beigās arī bija kaut kas jāsagatavo, bet beigās mēs tur īsti neko nesagatavojām. Jūs lasījāt pārdomas? Bet tas bija kaut kāds mūsu... Mēs neko nevarētu. Jo mēs vienkārši sapratām, ka mums tas viss ir kaut kā tik iekšējs, un varbūt arī tikai tās 3 dienas mēs vēl nebijām uz āru to gatavi vērst. Un līdz ar to, tas bija tāds ļoti, tāds mākslinieku iekšējs, tāds spēcīgs kodols, ar ko pat, tā tikšanās ar organizācijām, tas bija
Tāds vairāk, pusdienās vai vakariņās interesanti parunāties. Man personīgi ar netik varbūt lielu tādu starptautisku pieredzi bija ļoti interesanti uzzināt arī, kā citās valstīs, tieši tādā organizatoriskā līmenī vai kā citas organizācijas rīko savus pasākumus un lietas un tā. Man bija uzzināt, ka tas notika vairāk tādās neformālās sarunās ārpus visa pārējā, kas man beigās liekas forši, jo es arī gribēju, kā pirms tam pieminēt, ka mūsu tā laboratorija bija kaut kāds, protams, daudz arī runāšanas sesijas, un es zinu, ka zviedru mākslinieks teica, ka viņiem pietrūka tās dejošanas un tā, bet man liekas, tur nebūtu tam bijis laika, bet man liekas, kopumā mēs diezgan tā kā maz aizgājām tajā runāšanā, pārunāt tēmām vai par savām praksēm. Mēs tiešām tajā mirklī bijām kopā un strādājām un kaut ko radījām. Bet, man liekas, tas bija forši, jo mēs nerunājām tieši tajā sesiju laikā pārāk daudz par darbu vai pārāk daudz par kaut kādu institūciju, kas bieži vien notiek. Bet es nezinu, man liekas, es jūtu no tām organizācijām arī no Davī centra, kas mūs uzņēma, gan savās mājās, gluži tā kā to visu atbalstu un organizācijas varēja kā mākslinieks tur justies tiešām labi, un vienkārši darīt to, kas man tur ir jādara, un nebija jāsatraucās par neko citu, kas man liekas ir ļoti svarīgi, un es nezinu. Jā. Tu vari atkārtot savu jautājumu, lūdzu? Kā tu izjūti to sadarbību māksliniekam ar kaut kādiem institūciju, bet šī projekta ietvaros vai kaut kā tieši tajā laboratorijā? Jo tas, kāpēc to uzdodu, jo mūsu gadā, atceries, mums bija arī tāda kopīga prakse ar partneriem. Mēs gājām pa tām kartēm, atceries, pa to muzeju staigājām, un iznāca, ka tur bija jābūt tieši kādiem pārīšiem vai trio, neatceros, kur mums bija jābūt tie mākslinieki un tie nedejotāji, tie būtībā tie cilvēki, kas kaut kā fasilē visu, nodrošina visu to, ko mēs darām, bet paši nav varbūt iesaistīti tajā procesā un kaut kā mums interesanta attiecību. Tur bija ļoti interesanti tādā ziņā, ka no Igaunijas puses mēs arī runājām, ka bija kaut kādas organizācijas vai institūcijas, kas tā kā tur kaut kāda veida līmeni priekš māksliniekiem, tā kā atbalstu un var kaut ko aicināt vai atbalstīt, bet, teiksim, Igauņu pusē pārstāvi nevar, jo tā ir dejas asociācija, kurai īsti nav ko dot. Bet runājot, teiksim, ar Norvēģu pārstāvi ir pilnīgi cits konteksts. Tā kā bija tādā ziņā arī interesanti saprast, kas ir tas pārstāvis, kas nāk no tām dažādajām valstīm. Noteikti plus ir tas, ka vienkārši tādā networkinga līmenī man arī aizbraucot uz aizhotu, tie paši cilvēki, kas arī brauc uz aizhotu, vēl kaut kur brauc. Ir forši, ka tu pazīsti cilvēkus, ka tu neesi tur viens kaut kur stāvi pūļa vidū un nezini, kas ir kas. Tā kā noteikti zinot tos partnerus un, man liekas, mūsu tajās sarunās vai veidā, kā bija izveidots, kā mēs varam sarunāties, mēs spējām arī izveidot kaut kādu, vismaz es jūtu, tādu īstu vienkārši sarunu par to, ko es daru, ko tā partneru organizācija dara, nevis tādu, es mēģinu kaut ko pārdot un viņi mēģina kaut ko nopirkt. Kaut kādā tādā līmenī. Tādā ziņā, ka partneri tika zināmi un tas ir svarīgi, bet man liekas, vissvarīgākais ir tas, ka tomēr mums ir laboratorija, kas ir mērķēta māksliniekiem, kas nav tikai par networkingu, kas nav par to, ka es braucu un kaut kur runāju, un mēs mēģinām atkal domāt par attīstību, bet tā ir reāla laboratorija, kur var radoši būt, jo nav jau daudz tādu laboratoriju, kur mēs varam mākslinieki satikties šādā kontekstā, kur mums ir nodrošināts, kur mēs paliekam, mēs esam kopā, mēs strādājam. Tā kā, man liekas, tā ir tā odziņa īstenībā Keģā, vai tas pie kā Keģa šobrīd strādā. Jā. Kā tu šo izjūti to? Arī līdzīgi, jo bija skaidrs, tas viss bija diezgan arī organizēts process, un lielākā daļa no tā laika, protams, bija veltīta mākslinieku procesam, bet tā pēdējā diena, mēs zinājām, ka tie partneri atbrauks, un tad tā pēdējā diena tika organizēta tā, lai veicinātu arī tāpat grupās. Mums bija tāda saruna lielā grupā, kur visi bija klātsoši, un mēs runājām par tiem jautājumiem, kas ir bijuši aktuāli.
Un, protams, viņi arī iesaistījās. Mums arī bija mazākas sarunas mežā. Mums bija tāds vidus mežs, un mums bija viens tāds uzdevums, ko mēs darījām, kad uz lapām sarakstījām tos aktuālos jautājumus. Un tad katram, kam bija tas aktuālais jautājums, tas bija tas grupas kaut kāds vadītājs, un cilvēkam vēl tas interesē, tad varēja nākt un runāt. Un tad viņi arī, protams, tā staigāja brīvi. Un tajā jau varēja parunāt, un tad es atceros, ka varēja arī pieteikties, zinot, kas būs tie partneri, uz tādu īsu privātu savā ziņā, kaut kādu randiņu. Arī, ja tev gribējās parunāt ar kādu tur, jā, citu. Citā projektā tad. Tas ir bērni biedējuši, kādam tas var būt biedējuši, bet ir cilvēkam tas šķiet tā kā, jā, protams, jo tur kā, bet tad arī, protams, ir tas atšķirīgi, es kaut kā tomēr arī laikam to izjūtu, ka katra valsts ir atšķirīga nedaudz, piedāvājot savā ziņā tos resursus, kas viņiem ir. Un, protams, ka Hammerfestas, tur Suzana vai vadītāji, tās Hammerfestā tā kultūras centra vadītāji, viņi varētu būt dēļas māksliniekiem daudz interesantāk nekā, piemēram, konkrēti es, bez īpaši nekādiem resursiem. Un līdz ar to tad, es atceros, ka īstenībā tajā arī tikšanās reizē, jo viss, kas tā organizācija galvenāks, to organizēja tajā gadā bija tā Skotijas organizācija Workspace. Un viņi man radīja ārkārtīgi pozitīvu iespēju. Workgroup, jā. Un tad, pati tā viena vadītāja jau arī es atceros, ka mēs runājam, viņam ar 15 gadus atpakaļ, kad bija sākus, viņa arī bija dēļas māksliniece, un viņa saka, mēs arī sākām, tāpēc, ka mums vienkārši kaut ko vajadzēja. Un ļoti daudz tie jautājums ar tām sarunām vienkārši arī droši vien iedara to kontekstu, jā, vai kaut kādu līdzīgu sajūtu par to, ka, procesi daudzās valstīs, notiek kaut kā, līdzīgāk vai kaut kā mazāk līdzīgāk. Jā, un tas, ka tagad tu vadīji Choreogrāfu asociāciju. Man tajā laikā īstenībā arī runā par tām kaut kādām manām personīgajām sakritībām. Man tur bija vairākas arī tādas, bet tad es dažreiz domāju, ka viņš vienkārši kaut kāds, vienkārši kaut kas tiek iedots. Un īstenībā tas ļoti atšķirīgs, man liekas, tiešām bija, tad man nav bijušas daudz tādas pieredzes, ka tas tiešām bija mērķēts uz tiem dēļas māksliniekiem, kas ar kaut kādu daļēji izdeguši. Vienmēr, protams, pastrādājušies un vēl. Un kaut kā tā vienkārši, lai ir kaut kā tāda pozitīva, jā, es nezinu, tāda dziedināšana, nedaudz tāda laiks sev, kaut kā sakārtot galvu, sajūtas, tā. Man šķiet, ka bija ļoti interesanti runāt gan ar citiem dēļu māksliniekiem, kas, pārsvarā visi bija freelanceri, tā kā mēs esam. Latvijā, gan arī ar dažādām organizācijām, tāpēc, ka es tieši gribēju, bija kaut kādas tēmas pacēlušies, kur es tieši gribēju iedziļināties, kā viņi tieši tika galā ar to tēmu vai situāciju, politisko kontekstu, kā viņi izbīdīja to savu dēļas māju, kā viņi izdarīja to un to. Un tad kaut kādā ziņā vākt pieredzes no dažādām pilsētām, no dažādām vietām, vienalga, vai tas ir mākslinieks, ko mākslinieki izprotestēja, vai ko organizācijas ir uzsākušas, un kaut kāda liela iespēja, ne tikai, ka tur pārlieco izrādi un aizbraukt uz ārzemēm un baigi forši, bet drīzāk pārņemt kaut kādas labas prakses un tiešām padalīties par, varbūt arī kā brīvmākslinieks, kādas, mums diezgan daudz ir jāorganizējas un jāorganizē arī vienlaikus, ja tā izrādes. Tad līdz ar to, neviens no mums šeit nav tikai vienkārši, lai es tikai taisu izrādes un vispārēji tikai strādā, lai jūs varētu radīt. Tā nav, nekur nav. Varu apstiprināt, neviena no tām pilsētām, neviena no tām satiktiem māksliniekiem no Norvēģijas, no citām valstīm, kur mēs domājam, ka ir ļoti daudz naudas un tur viss kaut kā, neviens, tā nefunkcionē. Bet es gribēju, un es tikai gribēju pateikt tā, ka ka mēs varējām padalīties arī praksēm, un tas liels izdevuma tā ir sajūta nav, tāpēc, ka mēs tur pārražojam deju kaut kādas izrādes, tas ir par to, cik tu daudz iesaisties tajā organizēšanās lieta un cik daudz tu mēģini attīstīt to dejas lauku vispār kā mēdīju
Un tas prakses bija ļoti svarīgas, un tagad es varu runāt par to atsaukties ārē, kur Islandi atrisināja šitā, un varbūt baigi labs risinājums šonas veids, un līdz ar to, jā, uzreiz, tad, ja ir kaut kāds jautājums, es zinu, pie kā vērsties, varbūt paprasīt dziļāk, tas izstāstīt to pieredzi, un tas ir ļoti, ļoti būtiski nepieciešams. Un ja kāds skatās šo interviju un domā, es gribu būt tikai mākslinieks, dejā, Latvijā ir, tad ir jābūt dejas kompānijā un tikai jādejo. Un tad kādam to dejas kompāniju vajag izbīdīt, uztaisīt un nofinansēt. Jā, to es arī domāju vienmēr arī par šo īstenībā, par to ķēdi es atceros, jo mums arī, es nezinu, jums maksāja algas, jo mums arī maksāja algas, piesam tādu jauku. Un viss, es dzīvoju to saulēnu nedēļu tajā Skotijas mežā, un es domāju, tas bija tiešām, bija tādi daudz jauki, tādi, arī praktiski tie iegūmi, un es domāju, bet to taču arī kāds ir izdarījis. Un tā. Protams, jā, teiksim, Latvijas pārstāvs varētu aizbraukt, tiek rakstīts projekts. Paldies Valsts kultūra kapitāla fondam, kas atbalsta ik pa laiku. Es tieši piebilst tieši tā, kad par to visu, kad man liekas, tas bija vērtīgi, arī ne tikai man kā māksliniecei, bet kā lai to nosauc, kaut kādā nacionālā dejas un nacionālā līmeņa, kaut kādā pašapziņā jau arī, ka mēs bieži mēdzam sūdzēties par visām lietām, kas mums nav, bet iepazīstos un parunājot ar citiem māksliniekiem, organizāciju pārstāvjiem, kaut vai tas, jā, ka mums bija kāds uzrakstījis to algu, citiem varbūt pat nav opciju citās valstīs, kur šādu finansējumu paprasīt, pat nav vispār tāda iespēja valstiskā līmenī. Un tad mēs saprotam, ka varbūt, nav viss brīnišķīgi un rožaini, bet nav arī tik slikti, un mums īstenībā ir diezgan daudz ar ko strādāt. Jā, es arī gribētu varbūt lēnām noslēdzot šo sarunu, izcelt to, ka man personīgi šī keģe ir devusi no abām tām pusēm, gan kā māksliniecei, gan kā partnerim, tad kaut līdzvērtības sajūtu tajā, es tur esmu tā kā Ziemeļvalstis, ne visa Eiropa, bet vismaz tajā mūsu lokā, jo jā, mums nav dejas mājas joprojām. Mums trūks kaut kāds mērķētas valstiskas finansējums. Piemēram, tām lielākām valsts organizācijām ir kaut kāds konkrēts finansējums, ko viņi strādā. Viņi var aizsūtīt no sava budžeta to mākslinieku. Mums jāraksta projekts. Būs, nebūs. Bet tas, kas, piemēram, par ko sūdzējās partneru tikšanās laikā dara, es tik neatceros precīzi, kuras valsts, viņiem, piemēram, nav dejas kritikas. Viņi taisas izrādes, bet viņi nesaņem atpakaļ nekāda veida feedbacku, oficiāli uzrakstītu, par to vairākas valstis teica. Un tad, piemēram, mums ir tas DCLV žurnāls, kur mēs tomēr, ka tas palīdz popularizēt to, ko mēs darām, tas dod kaut kādu atskaites punktu mums pašiem kā māksliniekiem, kaut kādu to citu redzējumu, kaut kā varam, piemēram, šāda lieta. Jā, tā līdzvērtība, ka neesam mēs tie maziņie vēl lielākā perifērijā kaut kur nostakam, ka tomēr ir tā konkurēt spēja mākslinieciski, jo, es pieņemu, ka tāpat kā es arī uzmanīgi jutāties ļoti līdzvērtīgi tajā grupā, ar ko jūs strādājat, neesat jūs tur mazāk zinoši vai nezinu, sliktāk izglītot vai kaut kā, ka neeksistē šīs lietas tā arī tādā spēka ziņā un ideju ziņā. Un arī kā organizācijas, neskatoties to, ka desinformācijas centrs, protams, ir stipri mazāks un funkcionē savādāk, tad tomēr ir ko arī piedāvāt un dot pretī. Un man liekas svarīgi arī tas, ka mēs aizbraucam tādā keģes networkā un mēs satiekam tos freelancerus. Mēs jau nesatiekam tos, teiksim tā, top of the top Norvēģijā vai Zviedrijā, jo ne jau visiem tā ir aizbraukt uz aizhotu, tev liekas, ka viss ir nenormāli kruta, bet tā jau nav, jo tas ir kaut kādiem ļoti konkrētiem māksliniekiem, un tad tajā pašā aizhotā satiec tāds mākslinieks kā mēs, kas ir vairāk freelanceri, kas saka, ka mums jau nav tā, un kaut kā tā būšana kopā tādā vienlīdzīgā platformā arī man atvēra, tā kā, es to jau it kā zināju, bet es kā apstiprināju, ka, jā, Zviedrijā vienmēr saka, ka ir labāk, bet nav jau. Mums jau visiem ir kaut kāda sava tās lietas, kā es 100% piekrītu tam, ko Ieva specifiskāk runāja pirms tam.
Un mums jau ir arī kaut kāds atšķirības starp Latviju un Igauniju. Jūs sakat, ka Latvijā nav dejas mājas, bet Igaunijā ir, un es saku, ka nav jau. Un mēs sakam, ka finansējumi ir ļoti atšķirīgi, bet, nu, īstenībā nav jau. Tā kā, nu, katrs tajā savā valstī kaut kā darās, un Līga, man liekas, es nezinu, kas teica, ka nevajag sūdzēties. Man liekas, ka vajag sūdzēties arī, nu, jo ja mēs jau nevis sūdzēties, bet tā kā, ja mēs kā to pieņemsim, tad jau arī, nu tā kā, jā, viss būs ok, bet mums par to ir jārunā. Nu, jā, nav pietiekami, bet ir vismaz kaut kāds. Jā, nu varbūt bišķiņ tā satrauciešana kaut kāda tāda kopējā tendencija, jo arī iekšējā, nu arī partneriem tajā Keļstība pēdējā tikšanās bija diezgan liels satraukums par 2025. gada finansējumu vispār. Vairākas organizācijas tiek lielas, milzīgas, kas ir tur daudz simtu darbinieku organizētas organizācijas tiek reorganizētas un notiek dažādas aplaišanas. Tas ir īstenībā saistīts tieši ar politiskās varas kaut kādām maiņām. Un arī mēs šeit, gan Horeogrāfa asociācija, gan Tūmi, gan Latvijas Dezinformācijas centrs gaidām rezultātus nākamajiem 3 gadiem par mūsu pastāvēšanu no nevalsts organizāciju mērķu programmas. Tā kā īstenībā, nu jā, tā nestabilitāte ir kaut kāda, kas noteikti raksturo to visu nozari, un ne tikai Latvijā, bet arī es pat citās. Latvijā vēl mazāk, vien vairāk un vairāk, nu labi, nav, mums Latvijā nav no ko noņemt. Sākam ar to, jā, jo citam valstis, piemēram, arī Somija, ir gan arī Vācija, ir ļoti lieli finansējumi, ļoti konkrēta un ļoti spēcīga liela samažināšana un īpaši vēl tiem freelanceru sektoriem. Un es gribu pateikt, priecājamies par to, ka varbūt vēl nesamazināt, bet no citas puses es arī domāju, nav no kā samazināt vispār. Jā, bet to jau mēs nezinām. Īstenībā baigi interesanti, jo toreiz, kad mēs bijām Keģā, tad sākās ar Zviedriju. Es atceros, ka visi Zviedri panikoja un gaidīja rezultātus, un jā, kad finansējums tika griezts diezgan pamatīgi, un tagad mēs esam pusotru gadu vēlāk, un Igaunijā mums ir pilnīgi ļoti līdzīga situācija, ka liekas, ka nav no kā griezt, bet tāpat tās nogriež 27%, kas šobrīd ir tāds rītīgs tā kā grāviens. Tā kā nezinu, redzēt, peldam tālāk. Labi, paldies jums liels par šo sarunu, mēs beidzām tādas. Kā vienmēr. Netik ilgtspējīgas nots. Jā, nu, man liekas, ir vērtīgi, ka mēs satikāmies un iesākām sarunu par to, par kuru mēs noteikti varētu turpināt runāt vēl. Es ļoti ceru, ka jaunie un ne tik jaunie dejas mākslinieki pieteiksies nākošajām laboratorijām. Visdrīzāk tuvākā būs 26. gads, jo 25. ir tāds resursu apzināšanas gads paredzēts. Un ceru jūs arī satikt tajā OLU, kas tiksimies tajā 26. un tur būs arī viši konferences. Mums varbūt būs ko rādīt. Varbūt būs izrādi, arī nosavījiem tapusi. Jā, turpināsim braukt uz ārzemēm, tikties ar cilvēkiem, lai varētu attālināties kontekstuāli no mūsu pašu lietām, atgriezties atpakaļ un pabarot un dot Latvijas laikmatīgās dejas mākslē arī vairāk un beidzot tikt arī pie tās dejas mājas. Un iedvesmot viens otru. Paldies!